Pēdējo nedēļu laikā lielu ažiotāžu mediju vidē izraisījusi Latvijas radio adresētā vēstule Latvijas Universitātei par vienpusēji pieņemto lēmumu laust līgumu ar Radio Naba. Līdzinājās radiostacijas vietā, sākot no 2014. gada 1. februāra, skanēs jaunizveidotais Latvijas radio projekts 5LV, kura veidotāji, vēloties panākt kompromisu, piedāvā sadarbību ar Radio Naba, lai turpinātu radīt jauniešu auditorijai saistošu saturu. Latvijas Universitātes, protams, pozīcija ir tāda, ka mēs esam par Latvijas Universitātes studentu radio saglabāšanu un pieprasām konkursa izsludināšanu par šī finansējuma piešķiršanu jauniešu programmas veidošanai. Jo, kā mēs šobrīd zinām, Latvijas Radio 5, kuras frekvencē šobrīd vēl skan Radio Naba, pēc 2 mēnešiem šis līgums, kas bija starp universitāti un radio, viņš tiks izbeigts. Un Radio Naba šajā frekvencē neskanēs, jo ir uzsākts jauns projekts 5LV, kuri it kā veido šo jauniešu programmu. Artis Ozoliņš skaidro, ka ir satraukts par Radio Naba tālāko darbību, jo iepriekšējos 11 gadus tā veidotāji strādājuši uz entuziasma pamata, bet tagad, vadot sarunas ar Latvijas radio, atliek vien cerēt, ka Radio Naba noturēsies kādā no frekvencēm. Mēs gribam tomēr uz vienlīdzīgiem noteikumiem darboties šajā frekvencē, lai mēs nebūtu kaut kādā pabērnu lomā. Tas lielais jautājums ir, cik lielā mērā mēs arī iekļaujamies jaunajā programmā. Jā, līgums, protams, ka tīri juridiski tā sausi ņemot tiek lausts, bet es jau tajā vēstulē rakstīju, ka mēs jebkurā jums izdevīgā laikā tiekamies, lai runātu par turpmāko sadarbību, par būtībā nākamo līgumu. Un tas ir arī tas, par ko mēs šobrīd runājam. Jā, ir bijuši pārunas par to, ka šajā programmā varētu tikt iepirkti raidījumi no Radio Nabas un varētu būt kādas pārraides nedēļas nogalēs. Tomēr konkrēti piedāvājumi par to, kā tieši saglabāt gan brendu Latvijas Radio Naba, gan kā šo visu programmu kopīgi saglabāt, tādu konkrēti piedāvājumu nav. Un ar to šobrīd tas izskatās vairāk pēc tā, ka kādu konkrētu raidījumu vai cilvēku varētu pievienoties šim projektam, bet ne pats Radio Naba un viņa brands. Konkurēt savā starpā ar Radio Nabu, es domāju, nav nekādā pamata. Ir vienkārši jāsadarbojās un jāiekļauj tās vērtīgās lietas, kas viņiem jau šobrīd ir Latvijas Radio 5 saturā. Un jāmēģina, un es arī tiešām to uzsveru, ir jāmēģina arī saglabāt šī entuziasma un brīvdomātāju republika, kas palīdz Nabai darboties. Kā izrādās, tad jaunizveidotā projekta 5LV mērķis nav mainīt noteikumus vai ierobežot Radio Naba, bet gan turpināt šīs radiostacijas darbību, iekļaujoties to jaunajā konceptā. Man jāatzīst, ka ne viss varbūt ir man arī pašam sanācis veiksmīgi tieši ar šo komunikāciju un dialogu veidošanu, bet nevar noliegt arī to, ka komunikācija un dialogs ir bijis līdz šim, un ir bijušas dažādas versijas arī par šo sadarbību, bet acīm redzot tagad, kad šis projekts ir pašā finiša taisnē, tās emocijas sita augstu vilni, un tādā iespējami īsā laikā ir jāpanāk kaut kāds kompromiss. Kārlis Dagils stāsta, ka iegūtais 500 000 finansējums nav nemaz tik vērienīgs, un liela daļa līdzekļu tiks atvēlēti apraidei, kā arī telpu un jauno studiju iekārtošanai. Mēs vēlamies šo Latvijas Radio 5 projektu veidot kā multimediālu pasākumu, ka viņš ir visās 3 platformās, gan internetā, gan radio, gan arī televīzijā, un šis 500 000 beigās tā knapi vien būs, un tas būs vienkārši šobrīd, un arī tie atalgojumi, kas būs, tie būs atbilstoši tādam līmenim, kāds šobrīd sabiedriskajos mēdījos ir. Mēs esam valsts iestāde, kurai ir jādarbojās pēc noteiktiem kritērijiem, parametriem, noteikumiem tā tālāk. Valsts kontrole un citas iestādes mums nāk katru gadu pāri. Un tāpēc mēs nevaram nevienam neko tāpat iedot, vai atdot, vai uzdāvināt, pat ja tā ir tik cienījama iestāde kā Latvijas Universitāte. Un šajā gadījumā, ja runa ir par mūsu frekvenci, tā ir Latvijas Radio vienmēr bijusi piederoša frekvence, 5. kanāls, ko varbūt Naba līdz šim īpaši nav uzsvērusi. Mēs arī nevaram šo Nabas frekvenci kādam vienkārši iedot šajā gadījumā universitātē. Mēs noteikti gribam turpināt sadarbību ar Latvijas Universitāti, bet šoreiz jau uz kaut kāda cita tāda stabilāka pamata.